Laucienes pagasta svētku ietvaros bagātīgajā pasākuma programmā ik viens varēja atrast sev ko interesējošu. Tiem, kuriem interesē vēsture un senās cīņas, varēja doties uz Nurmuižu, iepazīties ar seno cīņu paraugu demonstrējumiem. Jau kopš 2005. gada Nurmuižas pils komplekss tiek aktīvi atjaunots. Katru gadu Laucienes pagasta svētkos Nurmuiža laipni ver durvis un izrāda savu bagātību un skaistumu ikvienam interesantam. Šogad svētku laikā muižas teritorijā bija jūtama senatnīguma dvaša, jo visas dienas garumā interesantiem bija iespēja iemēģināt loku šaušanā, kā arī dienas laikā vairākas reizes rekonstrukcijas un eksperimentālās arheoloģijas grupas Senzeme biedri attainoja seno cīņu paraugu demonstrējumus. Nedaudz vēlāk mēs ar kolēģi demonstrēsim seno cīņu paraugu demonstrējumus. Konkrētāk mūsu bruņojums ir agrie viduslaiki, 7. līdz 9. gadsimts ļoti rupi sakot, un tad attiecīgi arī rādīsim, kā tajā laikā cīnījās. Rekonstrukcijas un eksperimentālās arheoloģijas grupā Senzem ir apvienojušies visdažādāko profesiju cilvēki, kurus vieno kopīgi interesi par vēstures izpēti un rekonstrukciju. Viņu galvenais intereses periods ir vidējais un vēlais dzelzs laikmets un krustakaru periods 7. līdz 13. gadsimts Austrum Baltijā un Ziemeļa Eiropā. Mani daudz vairāk aizrauja tieši cīņas. Ar lokiem es neesmu ļoti tuvās attiecībās. Man aizrauja tas, ka man interesē vēsture, un man interesē, kā bija toreiz. Un tad caur šo savu hobiju es to apgūstu, mācos, un ar dombiedriem mēs pētam un domājam, kā bija toreiz. Un mēģinām saprast, kā viņi redzēja pasauli, un mēs arī cenšamies atdarināt visas senlietas un visu, seno dzīvesveidu. Un šādos un vēl dažādos pasākumos cenšamies paši dzīvot, kā bija toreiz. Un tādējādi cenšamies izprast mūsu vēsturi. Jau laikus pirms paraugu demonstrējumiem cilvēki ieradās, lai vēl nesteidzīgā pastaigā apskatītu Nurmuižas teritoriju jau atjaunotās ēkas. Kā varēja novērot, Laucienes pagasta svētku dalībniekiem un viesiem interesi par seno cīņu paraugu demonstrējumiem bija liela. Ļoti atsaucīga publika, neteikšu, ka šausmīgi gāž riņķī, bet visu laiku nāk, interesējās, uzdod jautājumus, skatās, pēta, ar lokiem šauj. Interesējās par to, pirmkārt par lokiem, kas tie tādi, no kurienes, kāds materiāls, un interesējās par bruņām un ieročiem. Cik smagi, tas ir populārākais jautājums. Starplaikos starp cīņu demonstrējumiem bija iespēja iemēģināt arī loku šaušanā. Daudz šis sporta veids pat aizrauja, un lai gan cits tikai pirmo reizi ar to šāva, pēc apmācības mērķī trāpīt izdevās ikvienam. Kā jau teicu, tas viss tikai treniņš, jāsaprot kustība, jāsaprot elementārākās, pamatkustības, kā tā lieta notiek, jāzina, kāda ir pareiza stāja, lai netraumētu lieki sevi un citus. Un, protams, elementāra darba drošības tehnika. Tās pamatlietas, kas ir jebkurā sportā, jebkurā lietā, ko sāk ar pamatu un tad lēnām audzē tālāk. Laucienes pagasta svētkos ielūkojās arī Kristīna Frēmane, Girts Grenevics, Talsu televīzija.